Ne tikai 4., 5. izskatās, ka varbūt būs arī kāds 6. mums gads sastāvā. Bet komanda diezgan sabalansēta. Es neteiktu, ka viņi ir vai labāki vai sliktāki nekā iepriekšējie gadi, kas tur ir bijuši mums. Darbs ir ieguldīts un mēs vēl turpinām kaut kādas nianses slīpēt. Bet puiši, teiksim, no ļoti labā līmenī, teiksim, Ločmēls vai Vilmanti no Zviedrijas, viņi jau, skaidrs, kāpēc viņi tur ir un vispārējais. Bet mums arī vietējie čaļi ļoti labi un skatīsimies. Domāju, mēs nebraucam uz turien vienkārši nospēlēt, bet braucam reāli cīnīties par uzvaru. Bet jā, mums tagad bija pārbaudas spēles ar Latvijas izlasi. Vēl mēs pārbaudām visus spēlētājus, tuvākās rezervas un skatāmies, kurš varētu aizbraukt, kurš nevarētu. Tur iet process. Jā, uz Čehiju jau mēs braucam, tur ar sastāvu. Jā, viņš būs tā draudzības spēle Čehija, Karlova var, un tad mēs braucam uz Čempi, tur jau jābūt gataviem. Noteikti uzbrukums, aizsardzība. Mums ir gados jauni puiši, teiksim, 5. 6. arī ir daudz, klāt. Bet tā viņiem laba pieredze, un es domāju, viņi nav kaut kāda, teiksim, dēļ gadiem skatīties, kad viņi sliktāk vai labāk. Visu mēs, teiksim, atlasam labākos. Nav tā, ka tur brauc vienkārši tā, lai aizbraukt. Pasaules čempionāts, visi brauc uzvarēt. Mēs arī braucam ar tādu domu, ja kāds domā, varbūt vienkārši aizbraucam no super elites līga, tad nē. Arī, teiksim, mūsu kā uzdevums droši vien. Mans vistiešākais, čaļu attīstība, un tas ir tas, teiksim, uz ko mēs ejam, parādīt viņus tur, kādā līmenī viņi var nospēlēt. Teiksim, es domāju, ka tas ir viņiem tāda skatuvīta sevi parādīt. Bet, kā mēs sakam, ne ar kaut kādām muļķībām, bet parādīt, ka pareizi hokeju, lai tev novērtē un ieraugi.